Čau, meitenes! Čau, čau! Sveicien rūkiem! Čau! Turpinam dāvanu ralliju? Noteikti. Turpinam. Nu ko, mēs paņēmām tādu skaistu ciparu. Cipars 3 dāvanām, vai ne, meitenes? Tās izteikti trīnieks. Sudrabs, zelts un bronza, vai ne? 3 labas lietas, un arī mēs esam 3. Tieši tā. Nu ko, kam lai pirmais skaidra? Dalies to ar savu pirmo dāvanu. Labi, kāds man gods. Tā, nu man ir šāda dāvaniņa, skaistā maisiņā, ar sniegu pārsliņu, kā jau svētkiem piedienās. Un maisiņā šī būs mūsu foršais difūzers. Viņš ir vienreizējs difūzers, un kurš mitrina telpā gaisu un arī piedod aromātu tādai harmonijai, labsajūtai mājās. Un kas vēl ir interesanti, ja viņš deg, viņš maina krāsas. Tiek mainās 7 krāsas. Lūk, un komplektā es pieliku arī piparmētru ēterisku eļļiņu. Jo ēteriskās eļļiņas mums ir visas 100% dabīgas un ļoti foršs aromāts. Tur var variēt kādu grib, kurš var vienu tikai pilināt, var iepilināt kādu vēl klāt apelsīnu, un ir vienreizējs aromāts mājās. Un baudam to vakaru. Šāda un ir uzburta Ziemassvētku atmosfēra, vai neskaidra? Nu, super! Tieši tā. Nu, lūk, Ineta. Un tas ir nākoja, man būtu šī dāvaniņā viss, un kas būs rūki Inetai dāvaniņā? Tā, mana pirmā dāvaniņa ir tāda ikdienišķa. Gēles sejas mazgāšanai, spilventiņi, ar ko mēs varam noņemt gēlu, kosmētiku un pa virsu bakičolī serums, kurš ir derīgs daudziem, ādām visādām, jūtīgām, ar pumpām, ar pinnēm, jo tas ir zelta vērtē ikdienai, rītā, vakarā. Tāds smuks ikdienišs komplektiņš. Super, Ineta, tiešām rūpes par sievieti, jāatspoguļo. Jā. Burvīga dāvana. Jā, par bakučoleļu es tikai varu piekrist, ka tas ir zelta vērtē. It kā neitrāls aromāts, bet manuprāt, tas ir vērtīgi, jā, jo daudziem varbūt pat smaržas nepatīk, jā, un var virsū kremiņu kādu vēl uzklāt, vispār super. Bet viņai nav pat izteiktas smaržas, man ļoti patīk, ka tāda neitrāla tā eļļa. Un ar to tīrāmo līdzekli, kas ir ar sūklīti, tādu galā ir vienreizēji labi. Tieši tā. Nu, super. Nu, ko, tad es ar savu pirmo dāvanu padalot. Tā. Padalīšos. Nu, es laikam ar to vērtīgāko, kas, manuprāt, tāds silda sirdi, tādā foršā caurspīdīgā kastītē ieliku, un tūlīt rādīšu, kas tad tur iekšā ir. Es esmu rūķis, kas ir par veselību. Nu, ko lai dara? Man patīk dāvāt veselību. Un kur nu bez mūsu foršā, garšīgā C vitamīna meitenes, vai ne? Nu, kolosāli. Manuprāt, gan bērni būtu priecīgi par šādu C vitamīnu, bet šajā dāvanu kastē tomēr laikam vai māsai, mammai, omei, jebkura būs priecīga. Tāpēc, ka tur ir arī alvejas sejas krēms meitenes. Oi, visas, manuprāt, ir iemīlējušas, jo arī manuprāt, arī jutīgai ādai der un mitrina un rūpējas un to svaigumu piešķir, jā, pēc pamodinam sevi no rīta vai arī ejot gulēt, jā, tādu možumiņu piešķiram. Un, protams, sievietei sevi jāmīl un tās ir buduāra smaržas. Arī, manuprāt, statistika rāda, ka mēs daudzas viņu mīlam, tad skaisti rozā tonis. Man liekas, tā kā kristāliņu atgādina, ja, tā kā kristāls manās rokās. Nu, un man liekas, tas ir aromāts, kas ir gan rudenim, gan ziemai, gan pavasarim. Tiešām tāds neitrāls, kas atradīs ceļu uz daudzu sieviešu sirdi. Tā kā es domāju, jebkura māsa, mamma un ome būs priecīga. Tā bija mana pirmā dāvana. Nu ko, ejam jaunu riņķi, skaidra doda tev vārdu otrai dāvanai. Nu jā, man kaut kā tāds ir sanācis, ka man visas tādas dāvaniņas pārsvarā mājai.
harmonijai saistītas ar to. Jā, nu tādā skaistā maisiņā, jā, kompānijā var iegādāties maisiņas, jā, un tad jau kaut kādus dekora elementiņus var pielikt un ir vienreizēji skaisti. Tā, nu, tas man ir šī maisiņā. Man ir svece, kura deka ir ļoti skaisti, radot mājās tādu siltu atmosfēru un ar sprakšķīti. Tāda sajūta, ka tiek kurināts kamīns. Man ir apelsīnu un vanigas aromāts, bet ir vēl otrs veids, viņa baltā trauciņā un deg ļoti ilgi un tiešām visa māja smaržo. Pie šīs siltās liesmiņas ļoti labi nāk klāt arī mājas parfīms dāvanā. Un starta komplektiņš, kur viss vajadzīgais mājas aromātam ir iekšā gan parfīms un trauks difūzers ar kociņiem, kur var iepildīt un atkal regulēt, cik tu spēcīgu aromātu gribi mājās. Tā kā tā un baudīt atkal mieru un harmoniju. Es domāju, ka par šādu dāvanu būtu priecīga jebkura sieviete, jebkurs vīrietis, jā, un ģimene priecātos un baudītu tumšos vakarus. Jā, es tikko gribēju teikt skaidri, tāpat, manuprāt, ir tāda skaista dāvana ģimenei, nevis konkrētam cilvēkam, bet pat ģimenei, jo tas ir uzbura atmosfēru gan svētkos, gan ikdienā, tā kā tas tiešām neitrāli ģimenes dāvana burvīga. Jā, un mums ir pieejami 5 aromāti, tā ka var arī izvēlēties. Es esmu izvēlējusies balto ziedu aromātu, tāds maigs, vieglis, jā, un ļoti patīkams, tiešām ģimene var baudīt. Jā, tur ir izvēle, mums ir mango, kas vēl mums bija dzintars un ūdenskritums, jā, dažādākie. Nu, Rūki Ineta, dalies ar savu otro dāvanu. Man otrā dāvana būs vīriešu komplektiņš. Lūk, šāds arī tāds ikdienišķs. Pēc dušiņas, skūšanās žēlējā. Krēmiņš pēc skūšanās, lai nomierinātu savādu, dezodrantiņš un, protams, visam pāri kāds aromātiņš. Arī kā nekā vīrieši mūsdienās sāk domāt par dabīgu kosmētiku. Lieliska ideja! Super, Ineta, tiešām aromāts un ikdienas rūpes, tā ir praktiska dāvana. Jā, šodien arī ar partneri runājām, ka praktiskas dāvanas ir tās, ko vienmēr izlietos, vienmēr novērtēs, un tiešām uz veikalu nebūs jāatgriež. Jā. Nu, super. Nu, ko? Es dalos ar savu trešo dāvanu. Nē, vai skaidrē bija jādalās, vai kā mēs jau te nojūtam? Nē, tev data. Bet ar otro, nevis trešo dāvanu. Paga. Ar otru, es jau gribēju Rūķis gribēja bišķiņ izšmaukt. Šī laikā ir piedodams, visi steigā, visi steidzas. Bet mums jau nav jāsteidzās, mums ir online veikals, mēs bez steigas izejam sadaļas, saliekam grozu un gatavs. Nu tā, meitenes, man šajā kastē ir 2 burvīgas lietas. Un tādas interesantas, kuras var lietot dažādi. Tas ir gošā akmens, man ir ametisti. Viņi ir 3 veidu, ir rozā kvarts, un 3. bija piemirsu pēkšņi. Ametists, rozā kvarts un vēl kaut kāds bija akmentiņš. Tā kā man ir tāds sirsniņu veidīgs, jā, viņiem formiņa ir speciāli tāda, jā, lai mēs gan sēju varam, jā, masēt. Tā bišķi mikrofonus izslēgšu. Tā, gan sējiņu varam masēt, jā, un šeit ļoti skaisti, ka kastītē ir parādīts, kā mēs varam masēt, jā, kustības. Mēs varam dekoltē zonu, jā, bet ar sausu akmeni neštimēs nekas, piekrītat. Un kompānija ir parūpējusies par bāzes eļļu, kas ir mandeļu eļļa, un mandeļu eļļa pati par sevīm ir liela vērtība. Protams, kā skaidri rādīja, mums ir arī 100% dabīgās citas eļļiņas, var piešaut apelsīniņu klāt.
Un uztaisīt, piemēram, romantisku vakaru, kādam savai otrai pusītei, piemēram, masāžu mugurai uztaisīt, vai jums kāds uztaisa masāžu, jā, vai atkal seiņu palutināt vakarā pirms miega vai no rīta, jo šim akmenim ir baigi foršs bonus, ka viņš ir augsts. Un no rīta, ja ir no nakts pampums, mēs tā forši pieliekam klāt, tik ļoti atvēsinam, man patīk šī sajūta, un akmentiņu varam arī šādi izmantot, jā, tā ka, manuprāt, šāds te akmentiņš, protams, varam, kā es teicu, izvēlēties, kuru un klāt eļļiņa, un, es neparādu eļļu, viņa diezgan daudz ir, taču eļļu daudz mums nevajag, paskatieties, liela pudele ir, cik te ir, 255 mililitri, tā kā diezgan. Un, ja gribas to aromātiņu, tad jau var klāt vēl kādu eļļiņu uzdāvināt. Tā. Tas ir man viss. Tā, Rūķi Skaidra, dodu vārdu tev. Tagad ies trešais saplis. Būs tā trešā dāvana, kā Rūķis Dace bija sajaukusi. Jā. Ko man arī patīk, tomēr dāvināt tādas dāvanas, kas man arī pašai sagādā prieku, un tāpēc es arī pārējiem un citiem iesaku arī dāvināt tādas liederīgas dāvanas. Un trešā dāvana man ir kolagēns. Šis ir tā kā nedēļas kurs. Var iegādāties zivju un cūkas kolagēnu, ja, un var pasniegt dāvanā kā šādā te iepakojumā, jau ir skaisti, ja vēl uzliek kādu bantīti, tad ir pavisam skaisti, ja cilvēkam uzdāvina nedēļas kursu, ļoti priecīgi būtu. Bet ir arī cits variants pasniegt. Kā jau Inet arī rādīja, ir kārbiņas mums ļoti skaistas ar tādām te šleifītēm, tur var sasiet, un ar klikšķīti viņas aiztaisās ciet. Un es izvēlējos, teiksim, to kolagēnu salikt šādā te veidā iekšā kastītē. Riktīgi forši. Jā, un vēl klāt dāvaniņai, svētku noskaņai, eglīti, jā, kas arī ļoti labs aromātisks līdzeklis, automašīnā vai arī mājās varbūt var iekarināt, jā. Tādas skaista dāvaniņa. Manuprāt, šeit Ineta var nokomentēt. Ineta, tu ar kolagēnu ikdienā lieto, vai ne? Jā, es lietoju regulāri, bet uznāk brīdis, kad man neprasās. Jā, un tad atkal uznāk, tad dzer. Jā, kolagēns riktīgi labs ir. Jā, un kas ir baigi forši mūsu kolagēnam, ka viņš ir želej veidīgs. Viņš ļoti viegli uzsūcās ķermenī, ir ar C vitamīnu, arī kas palīdz arī vieglāk uzsūkties. Acerols, jā, klāt, ātrāk palīdz uzsūkties. Jā, tā ka tas ir ļoti labs produkts. Tā ir mana trešā dāvana. Super. Kura tur nākamā ar trešo dāvanu? Labi, es padalīšos. Mana trešā dāvana ir mana vismīļākā, arī no manas ikdienas kolostrum. Man arī, es mīlu kolostrum, kas ir ar pirmpienu saistīts. Dušas želeja, ķermeņkrēms un celulīta krēms. Es dievinu vienkārši ķermeņkrēmu. Ātri iesūcās, aromāts neuzbāzīgs. Es atceros tavu sajūsmu, kad tu tikko iepazini šos produktus, ka tev tiešām tas barojošais krēms patika. To nevar aizmirst. Un tāpēc es saku, katram ir jāpamēģina, jo sastāvs ir dabīgs ar jauno pirmpieniņu. Un der arī bērniņiem un cilvēkiem ar jūtīgu ādu. Tieši ikdienā. Novērsīt sausumus. Šis ir mans dārgums. Un mana piebilde droši var bērniem vai pusauģiem vai jauniešiem vai vispār tiem, kam ir ādas problēmas kā dermatīti, nebaidieties lietot, jo viņi ir bez īpašām krāsvielām, smaržvielām, nekairina ādu, ja, un ikdienas rūpēm tiešām būs ļoti labi, ja. Tā kā, ja celulīta krēmu noliek maliņā, tad var bērnam dāvināt, ja, celulīta krēms ir mums dāmām, bet tā komplektācija ir vienkārši superīga. Nu ko, tagad es padalīšos. Kas tad man ir manā maisiņā tā? Man ir dāvana bērniem.
Man ir dāvana bērniem, man ir maisiņš. Rekur. Manējais vienkārši, kā jūs arī teicāt, es dāvinu arī tādas lietas, kas man pašai un maniem bērniem patīk. Mani kukuļi vienmēr, jebkuros svētkos, arī Ziemassvētkos priecātos saņemt zem egles vitamīnu kompleksu. Tur ir visi B grupas vitamīni, garša ir kā tādam bebīšu biezenītim garšīgam, kuri visi auglīši jūtās, jā, un zinot to vērtību, protams, varat paši izdomāt vai nedēļas iepakojumu, vēlams mēneša iepakojumu bērnam, jā, lai vismaz aizietu labums, bet ja pagaršošanai, jā, lai rūkis uzdāvina, ja garšo bērniņam aiziet, tad var vēl ārpus svētku tēmas papildināt, jā, šo te skaisto vitamīnu kompleksu, un, protams, lai ir bērniņam gan enerģija mūžums, bet klāt arī noskaņojumu jāuzbur, un noskaņu var uzburt vai ar meiteņu smaržām, vai ar puiku smaržām. Man ir mājās 2 dēli, līdz ar to es parādu šīs te Mystic Moon, noslēpumains mēnesis, jā, tāds nosaukums, bet meitenēm ir, manuprāt, Candy Sugar, kaut kas ar tādu saldumiņu, kā jau meitenēm. Tā kā es uzskatu veselība, bet kastīte ir tiešām ļoti krāsaina, kas bērniem patīk, un iekšā 7 skaistas paciņas un arī smaržiņas, kas burvīgā kastītē iet, jā, tā kā es domāju, burvīga dāvana bērnam. Tā ka tā, ko mēs visas 3 jau izrunājam, vai es kādu kaut ko atkal palaidu garām? Sakiet, rūpīgi. Ne, viss labi. Visas dāvanas jau ir parādītas. Super, tad ar to arī mēs apsveicam atkal jaunu ideju jūra. Ķeriet visi, kas klausās, es ticu, ka no visa šī klāsta arī jūs savu dāvaniņu atradīsiet. Un mēs, Rūki, no jums atvadamies un tiksimies citā reizītē. Atā!